Nu, sveiki, mīļie cilvēki! Tātad šis būs man tāds interaktīvais atskats par vakardienas pasākumu. Un, kā redzat, man tagad ir skaists zils fons aizmugurē, par ko es ļoti priecājos. Attiecīgi, es dabūju gan savu labāku datoru, līdz ar to es varu jaudīgāks laivas laist, gan arī man būs papildus opcijas, ko es tagad jums parādīšu. Un tāpēc gaidu no manis interaktīvāku pieeju uz visu šo pašu. Bet labi, tāda bija pikets, kā es par piketu vakar uzzināju. Ļoti vienkārši skatījos savā Facebook līnijā un parādījās Kaspars Lasis, kurš ir bijis šāda ieraksta, kurā rakstījis, kurā bija viņa video, kur viņš bija veikalā, sanāk depo, un tāpat arī pašā apakšā bija minēts, ka nāciet piekdienu 11. pie ministra kabineta. Starp citu, jā, pašā sākumā tajā piketā bija izrādās vēl interesantāk. Bija sanāk meitene atnākusi ar kaut ko krāsainu, un sanāk viņa nejauši ir dabūjusi pārsēju balsistam. Iedavusi, kas ir interesanti. Bet labi. Tas bija mūsu pikets, un man patika, cik šoreiz viss bija sirsnīgi. Un tas nebija tā, kad viens stāvēja priekšā un stāstīja lielās runas, bet šajā gadījumā bija tā, ka cilvēki tā pa grupiņām bija salasījušies, izrunāja visu. Es ar vienu cilvēku, kurš bija tā kā atnācis, prasīja, ko šeit, kāpēc šeit atnācis, viņš saka, lai ar savējiem satiktos. Un, tā kā tas pats ir ļoti labs veids, kā satikt līdzīgi domājušās. Bet parādīšu jums dažus fragmentus no šī konkrētā pasākuma, ko es taisīju laivā. Tāpēc es šeit atbrīvoju īpaši baltu brīvu vietu, lai būtu... Kaspars Lasis man raksta sveiciens, burvīgi, lai būtu, kurš šito visu parādīt. Tā ir rekur. Es šeit gāju. Es dodos tagad pie ministra kabineta. Rekur. Un gāju. Un te no malas var redzēt, kā tas pūles izskatās. Šitā tā. Mēdī saskaitīja apmēram 50 cilvēkus, kas ir ļoti labi, ņemot vērā to, kas nebija tā nekur oficiāli izsludināts. Daudz pēc tam prasīja man Andri, kur varēja uzzināt, tās pikas notiek. Ja tev paveicās, un kaut kur Facebookā ieraudzīt, tā arī varēja redzēt, bet uz tādu apjomu baigi forši sanāca īstenībā, ka tik daudz sanāca. Tālāk es reiz Māru Lasi satiku, ka viņš mani paspieda roku. Mēs sākām runāt. Tevs plakāts ir neveikums ārkārtas stāvokli un jaunas miljardu aizņēmums. Ko mums atstāt mantojumā saviem bērniem? Jā. Tur es tev piekrītu. Plakāts prātīgs. Tā ir briesmīga ideja šobrīd taisīt ārkārtas situāciju. Pastīsim šito te. Es domāju, ar vienu ideju, lai atkal paņemtu miljardus, lai tos varētu savā starpā dalīt. Pastamies pirmajā vilnītī, kā bija. It kā kaut kam palīdzēja, bet lielāko daļu palīdzēja paši viens otram sev. Nav labāka laika, lai atmazgātu naudu, kā ārkārtas situācija, kur nevar protestēt, nekādas policijas nekur nepieņem, kontrolēt. Nevar, tā kā man doma bija tā, ka vienkārši aizēju tur, uztājas interviju ar katru cilvēku, lai katrs vienkārši pastāstīt no savas puses, kas ir tas, kāpēc viņš atnācis, kādas viņa domas par to visu ir, un jau skaisti ir sanācis. Tā kā reku tālāk uzreiz izrunāju ar Kasparu Lasi, tālāk uzreiz pagriežos otru pusi, un skaistais ģitāras spēlētājs. Tad reku uzlikšu jums šitā, lai dzirdat. Tāks, un man ļoti patīk arī, kā bija Aiga Mangule. Tā, rekur. Viņi turēja plakātu ārkārtas situācija valstī apvērsums, ļoti skaisti. Un skatāmies šito. Vēl viens... Ceru, ka dzirdēt var. Aiga, sveiciens. Sveiciens. Aiga, man liekas, tu esi visos piegatos pēdējā laikā bijusi. Jā, tā sanāk. Kāpēc esi šeit? Jāaizstāja tie, kuri nenāk. Jāaizstāja tie, kuri nenāk. Man liekas, tik sirsnīgi. Viņa atnāca šeit, lai aizstātu tos, kur nenāk. Un tāpēc, riktīgi, ja katrs vienkārši atnāk, tad mēs tik daudz un tik skaisti parādītu to visu. Problēma tāda, ka daudz tu neuzzināja. Tā kā mums jāuzsākt reklāmas kampaņu, kad mēs taisim tādu nakšu pasākumu, man vispār ienāca prātā ideja
lapā Brīvības platforma uztaisīja tur augšā tādu sarakstiņu ar visiem piketiem, visādiem tādiem pasākumiem, kuriem aicināt cilvēki, kuriem rūp Latvijas nākotne. Tad tādā veidā mēs vienkārši izdarītu, lai cilvēki zinātu, kas ir aktuāls un varētu labāk to arī pareklamēt. Tāpat arī, lai tā kā, kur grib pieteikties, viņi var pieteikties uz tādiem kā jaunumiem, viņi atnāk vai tur e-pastā vai ziņās. Un tā, kurš organizē tādu pasākumu, viņi zina, Brīvības platformā tāds saraksts, tur ir šitie cilvēki, kuriem tas interesē, vai ne? Un tad, lai tā varētu tā viegli tā saņemt un atrast. Skatāmies tālāk. Man līdzi 50 cilvēki šobrīd ir. Jā. Es tajā brīdī laivā bija 50, beigās nostājās tur 14,000. Tu domā, ka nevajadzētu ārkārt situāciju ieviest valstī? Noteikti, nē, uz kāda pamata? Uz kāda pamata? Tas ir ļoti labs jautājums. Vēl pamata nav neviens iedevis. Pilnīgi un absolūti. Sveiks, Andri. Sveiki, Roberta, Raimā. Sveiki. Kā sokas šodien? Labi, es interviju citu cilvēku. Es redzu nākamā. Sveiciens. Tā. Man šis patīk ļoti ar Māri. Kāpēc tu esi šeit šodien? Kā Māris, cik brīvi, cik sirsnīgi viņš par to visu pastāsta. Principā skatos ļoti pozitīvi uz šo visu. Man ļoti patīk tas, kas notiek šī eskalācija, kad mēs... Tu redz, kā cilvēks atnāk uz tādu piketu, un kā man patīk, cik viss pozitīvi, kāda skaista eskalācija. Tas ir, man liekas, tā ir tik fantastiski pieeja. Tā kā no vienas puses apzināties visu to nopietnību, apzināties visu to, ko tas viss virzās, un tajā pašā laikā tik sirsnīgi un tik tā dzīve un tā priecīgi pats par to izturēties. Man liekas, superīgi. Nedzīvojam aiz tajā melu un patiesības mikslī, kad mēs nevarējam saprast, kur sākās meli, kur sākās patiesības. Šobrīd ļoti skaidri jau patiesība atdalās no maliem, un šī eskalācija tikai parāda to, cik mēs sliktā iekārtā dzīvojam šobrīd. Tas viss ļoti forši un ļoti pozitīvi, un tas viss ļoti ātri risinās un viss ir tikai pozitīvā virzienā. Un viss būs kārtībā, bet būs kārtībā tā, ka mēs arī to palīdzēsim to atrisināt. Ja mēs sēdēsim un to visu noskatīsimies, tad tas process var būt krietni garāks, bet ja mēs aktīvi palīdzēsim šai patiesībai nostāties virs meliem, tad tas atrisināsies daudz ātrāk. Tāpēc ir jāpalīdz un jāpieliek katram cilvēkam, kas saprot, kas notiek, jāpieliek savus pirkstus un tad viss būs labi. Man ļoti patīk tā pozitīvā pieeja, un tā ir, ka, lai problēmu risinātu, pirmais ir apzināties, ka problēma eksistē, to skaidrs redzēt, un šobrīd mūsu valdības sistēma un mediju un politiskā situācija viss parāda, cik tā problēma ir skaidra, cik tas viss ārprāt notiek, un tāpēc, Tumsa dara savu darbu, viņa grib mūs pamodināt, viņai ir savi pienākumi. Modinātājs. Tikai cilvēkam jāsaprot, kur vēl trakāk, ko vēl var izdarīt, viņi tā cenšas, mūsu labā visu. Zin, kā reāli tā, pusēs un sākam kaut kādas vienas lietas, vai maskas, vai ne, un daudz vēl guļ. Labi, tad ejam tālāk, ja būs ārkārt situācija, nolikvēties visus uzņēmumus. Tieši tā. Jā, gada beigās būs šot vakcīnas jau, tā kā, kur? Cik ilgi vēl gulēt? Tā kā viņi dara savu darbu. Tā ir sanāk, jā. Cenšas. Labi, paldies tev. Šitā sirsnība, man liekas, pats svarīgāk. Iedomājies, ja mēs tādos pasākumos iet ar tādu sirsnību, tādu radošumu un tādu saliedētību, vai ne? Tad vienkārši tie būtu tik skaisti pasākumi, un mums tieši to arī jāiet ir. Un tā, kas mums tālāk tur bija? Linda Liepiņa, deputāte, arī bija atnākusi. Es ar viņu parunājos. Paklāsamies. Sveiciens! Prieks tev šeit redzēt. Paldies, man arī. Kā tu šeit izdomāji atnākt? Man uzaicināja, es kaut kad solīju, kad es vēl biju deputāte, es teicu, ka es atbalstīšu jebkuru iniciatīvu, kas ir gan sakarīga un pieņemama. Tagad man ir daudz brīva laika, bet arī, nav tā, ka daudz brīva laika, bet man nav obligāti jāsēž Saeimā, jā. Līdz ar to es varu daudz vairāk ar cilvēkiem kopā būt. Jā, es gan mēģināju vienmēr kopā ar cilvēkiem, bet tagad tā kā vairāk izdarīt. Tev šķiet, ka tā nav labi izsludināt ārkārtas situāciju? Nē, es domāju, ka mēs ārkārtas situācijā dzīvojam jau visu šo laiku. Tā neteiksim paildzināt, ka jābūt ir vienmēr izsvērtam, tas, kas ir nepieciešams tam racionālajam kopā ar to, lai nesakrautu ekonomiku galīgi. Tā, ar to bišķi mūsu valdībai. Ko būtu labāk darīt šobrīd?
ārkārtas situācijas izsludināšanas vietā. Šobrīd labāk būtu atlaist Saimi, nomainīt valdību. Foršais risinājums man patīk. Paldies. Kaut kā tā lūdzu. Labi. Nu, lūk. Un tālāk mūsu foršais radošais mākslinieks. Tas ir Dainis. Dainis pats arī taisa laivus. Šodien taisīja laivu, skatījos par Rīgu, staigāju tur pie Akmens tilta. Un tā kā tas ir baigi sirsnīgi, ka vairāk cilvēki aktīvi sāk darboties. Viņam ar tā sirsnīgā pieeja. Man tā patīk, viņš ģitāru paņēma uz šito piketu, vai ne, kur mēs vienkārši protestējam par ārkārtas situācijas ieviešanu. Un rekords skaties. Tā, viņš man sāk to runas taisīt, jo es aiziešu līdz tādai dziedāšanai. Tā. Atcerējās, un viņam ļoti patikās inteliģence, un viņš tik dikti turējās, un viņš zināja visus bērnu vārdus un mazbērnu vārdus, un ko visi dara. Tieši tās, jā, par to, tas viņam ļoti bija svarīgi. Jābūt iespēja apzīmot savējus. Tās pēdējās nedēļas un tās pēdējās dienas ar mūsu vecākiem, vecvecākiem, tās ir šis svētas. Es tā pilnīgi piekrītu. Un kultisms to nedrīkst atminēt. Parādīs mūzikas gabalu, šeit ļoti iedarās. Šis, ka tik skaisti dzied, jūs paklausiet, man tā patīk. Šis būs Albertam un Skaidrītei. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kā tas būs. Par spīti tam, kā nelabvēlīgs liktenis. Būs katrs savā pasaules malā. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums, vai uz mīlētāja nosēdētas solā, vakus vērmaņu dārzā lauvas krūsas, kā rietuma vēja. Nu, fantastika. Man liekas tik skaisti, ka cilvēks spēja vienkārši ienest mākslu un radošumu un sirsnību un mīlestību un rūpes un visu to tā kā tik smagā notikumā, vai ne? Man liekas, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs patiesi varam tik galā ar tik smagiem un tādiem notikumiem, kas, tā kā ir problemātiski daudziem, vai ne? Un tad no pirmdienas ārkārtas situācija stāsies spēkā. Tas gājiens bija vairāk simbolisks, mēs nedomājam, ka mēs tagad apturēsim to lēmumu, vai ne? Bet mērķis jau bija parādīt to salīdētību, parādīt to sirsnību, to, ka tas nav mūsu tas nav mūsu lēmums, vai ne? Ka tautā ir citādāk nostāja, viņi neuzskata šo situāciju par īstu. Dažādi cilvēki nointervēja tādu manā laika joslā, tas viss ir. Tas pusstundu, tāpēc jums visu tagad nerādīšu. Bet, daži kadri man ļoti patīk. Patīk, kā šis cilvēks runāja. Tā, vienu mirkli. Ne cilvēks, bet vīrs. Tā. Nointervēt. Kāpēc atnāc šejieni? Cilvēks satiks. Cilvēks satiks. Protams, kur tas viņš satiks? Mums sapulču nav nekur, nevar nekur pulcēties vairāk kā 3. Agrāk es atceru, pēc kara bija tā, jau uz ielas satikās 3 cilvēki, tam milicis bija klāt. Nedrīkst, jā? Jā, tas bija, tūlīt pēc kara, jā. Tas jau bija mazs pulcels. Tad arī neļauj pulcēties. Uz ielas es sanācu kopā, tad reiz bija milicis klāt. Tagad jau te arī neļauj pulcēties pa 2 metru jāstāv un tā, viss atkārto. Jā. Tā, un kas man vēl patika? Man patīk, kā šitie jaunieši runāja. Sveiciens! Sveiki! Kāpēc es šajā piketā? Ārkārtas situācija, jā, šito plakātu Aiga tikko turēja, tagad tu turēji just tās maņām, jā? Nebaigi traki, tagad cilvēki zaudē darbu, man, piemēram, paziņa Covida dēļ daudz ir šķīrušies, reāli tas tā kā ļoti nopietni, un tā kā nevar saprast, ko visi, ārsti saka, es priekš sevis nesaprotu, tāpēc, ka, pirms 5 mēnešiem maskas nestrādāja, vai ne? Tagad pēkšņi strādāja. Tad paņem aizsūta tur apelsīnos.
Galvenais SPKC mājaslapā kādreiz teica, ka bija rakstīts, ka masku valkāšana nepalīdz, līdz ar to tā var radīt viltus drošības sajūtu, un viņas valkāt nevajag. Bet tad tas teksts mistiskā veidā pazuda no SPKC mājaslapas, tagad viņas visur vajag. Tāpat kā Pasaules veselības organizācija par 180 pagrieza savu nostāju. Bet, klasamies tālāk. Par apelsīnu arī. Tad bija tā valsts, aizmirst no galvas, kurā tas prezidents vienkārši aizsūtīja augli, pārbaudīt vai tā kā paraugot no augļa, pārbaudīt, vai gadījumā tam nav Covid vīrus. Izrādās arī tam bija. Tas bija pai auglis viens. Es atceros, šajā gadījumā viņš laikam apelsīnu saka. Covid testu apelsīnam Covid izrādās, jā. Un tad kaut kādas šitādas lietas, es vienkārši priekš sevis nesaprotu tā kā, vai jūs nopietni vai nenopietni. Un tā kā bija nesen tas raksts, tas Raivis Dzinters bija pateicis, ka valdībai vairāk jāstrādā, lai sabiedrību izglītotu par visu šito lietu, ka sabiedrība kaut kā neuztver. Un tiešām es neuztveru tā kā, es nesaprotu priekš sevis, kā, kas notiek, un es to skaidrību arī neredzu. Un arī visi šitie stāsti, kas salauž gūžas kaulu, un tas tā kā ir cilvēks nomirs arī no vīrusa. Tā kā es to priekš sevis nesaprotu, un es tā kā meklēju atbildi priekš sevis, kaut kā tā. Jā, labi, es arī pilnīgi piekrītu, ka tagad būtu laiks, kad ar cilvēkiem būtu jārunā, jāstāsta par lietām, jāizglīto, jāatbild visiem jautājumiem, bet tā vietā viņi vienkārši atkārto vienu to pašu. Tas ir slikti, tas ir bīstami. Ja jūs man necēsiet, mēs uzliksim sodu. Pārāk uz jūtām kaut kā visi balstās, un neviens kaut kā, nerunā tā, racionāli un nosvērt un vispārējais. Es domāju, tas, ko viņš pateica ļoti skaidri, ka, mūsu intelekts saka kaut ko vienu, bet tas kā mums programmē no mēdījiem, tas pavisam kaut kas cits, un vienkārši tik primitīvi programmēt, ka mums vispār nebūtu spējas racionāli izvērtēt informācijā, ne? Un tāpēc, ja tā situācija tiešām būtu īsta, pirmajā lietas, kas būtu jādara, būtu jālaiž pa visiem mēdījiem zinātniekus, tas ir mūsu epidemiologus un jāizskata visu šīs lietas, visus šos jautājumus, ne? Bet, dabīgi, ka viņi paliek tikai pie tā, ka visi ir bīstami, visi slikti, bet tajā pašā laikā viņiem pat nav proporcijas par to, cik ir saslimušie pret cilvēkiem, kuriem simptomi, kā tieši tiek izvērtēts, tur vai cilvēks nomirs ar Covid vai no Covid, tas, ka viņi tur no ap 30 cilvēkiem, kas bija tur tā kā tas riska faktors, nevis riska faktors, bet tur bija 34 nomiruši no Covid, un tā viņi samazināja uz 14, bet mājaslapā to neizmainīja, bet vienkārši paši pie sevi kaut kur atzīmēja, ka tas esot tas pēc izvērtēšanas, ne? Tagad tas ir baigi interesanti. Tā, un tagad, ko es vēl izdarīšu, Jānis Pļaviņš ar tur bija. Līdās atradīsim Jāni Pļaviņu. Tāks, es jums palaidīšu vēl tālāk, lai jūs šo redzat. Tāks, vienu mirkli. Man liekas, tā ir lielākā baidīšanas kampaņa, kāda bijusi vispār. Jā. Tā kā manā dzīvē piedzīvot no mēdījiem, no mūsu valdības. Tas ir šausmas reāli. Ne, un tas otrs, tā kā priekš sevis, kā pirms 60 gadiem tur pateica, ka pasaule pārapdzīvota vai ne, vai kaut ko tādu. Un tā kā pa lielam, kā es saprotu, ir tas plāns tā kā iznīcināt tur lielu daļu cilvēces. Tie daži, tur Rockefeller, piemēram, Sento ir teicis, jā? Tā kā man liekas, visas šīs lietas, tas tā kā ir tam gatavošanās reāli paņems, un reāli piekļuva cilvēkam tiešā veidā ir tikai caur diviem veidiem. Viens ir caur vakcīnu, otrs caur ūdeni. Un principā caur to vakcīnu, mums taču nav kādas laboratorijas, lai mēs katrs varētu pārbaudīt, ko tur ir ielikuši iekšā un vispārējais. Tas tā, nezinu, man baigi, tā jocīgi liekas viss, kas notiek, un jā, kaut kā ļoti nopietni cilvēki zaudē darbus, un jā, tā kā aicinātu valdību skaidrāk mums izskaidrot, kas notiek, jo tie diezgan... Tas ir ļoti pareizs aicinājums. Paldies tev. Paldies tev. Un kāpēc tu šeit esi? Es šodien esmu, jo esmu pret, lockdownu. Un, es negribu arī zaudēt darbu. Kā saprotam. Otrā ir lockdowns, nebūs alga, būs grūti nomaksāt rēķini. Un arī man ir apnicis kā korporācijas, organizācijas, Eiropas Savienības, United Nations, UFCC, viss kaut kādas organizācijas saka, ka mums Latvijai, kā mums dzīvot. Mums ir savs dzīvestils, un ja latvieši tiešām grib savējo kaut ko taisīt, mēs to darīsim. Mums nevajag nekādu tur UN vai, es nezinu, kaut kādu NGOs vai saka, ka latviešiem kādas maskas jāvelk vai kādas
kā distances jāņem. Un tā, mūsu kopumā brīvs cilvēks un grib arī paturēt to brīvību. Es negribu staigāt visu dienu ar maskām, un lai mani bērni tur 24 stundas ar maskām arī sēž. Ļoti saprotam nostāju. Paldies tā. Tā, Andris Orols tagad beidz šo piketu. Un tad Andris Orols jau visu to nobeigumu pastāstīja. Bet, nu jā, kas man patīk šajā pasākumā? Tā sirsnīgā pieeja. Tā kā vienkārši runāties pēc cilvēkiem, un katrs vienkārši no sevis pastāst kaut ko tā kā savu perspektīvu, savu skatījumu. Es uzskatu, ka uz to mums būtu jāiet, lai tas notiktu vairāk, ka vienkārši notiktu šīs tautas sapulces. Tā kā mums ir tā kā satversmē noteikts ir varbūt 3 veidi tā kā šie tā kā pasākumi. Viens ir pikets, otrs sapulces, 3. ir gājiens. Un man liekas, tautas sapulces notiek daudz par ētu, viņam visu laiku būtu jānotiek. Un, teiksim, kaut vai tas, ka ir brīvais mikrofons, kur katram, teiksim, katru 5 minūtes runāt, vienkārši jebkurš cilvēks atnāk vai viedokli par vai pret, bet vienkārši šis viedoklis tiek izskanēts, un visu Latviju var dzirdēt šo mūsu cilvēku viedokli. Un tādā veidā, lai tā kā izpratne, kas Latvijā notiek, tas paliek skaidrāk un tāda, lai katrs tajā var iesaistīties, jo idejas tiešām ļoti labas, un tie redzējumi cilvēkiem arī superīgi. Tā ka es redzu, ka uz to ir jāiet tagad vairāk un vairāk. Un, mana pieeja, man tagad ir smuks fons, man tagad ir jaudīgs dators, ar kuras var taisīt tādus nopietnākus laivus ar vairākām kamerām, ar visiem šiem efektiem, kā es jums tagad rādu, ar bildītēm un pārlokiem un tādā garā. Un tāpēc, es gribu tā kā rūpēties, lai vairāk informācijas aiziet līdz jums. Man mērķis ir tādu kā sirsnīgāk tādu pieeja runāt, jo es gribu, lai tā kā man ar jums skatītājiem veidojas tāda kā dziļāka tā kā komunikācija, lai es varu ļoti brīvi, ļoti sirsnīgi stāstīt par lietām, un jūs varat sekot līdz tam, kas man notiek, ar kādiem cilvēkiem komunicēju, kas viņiem notiek, kādi plāni, kuriem ir, kas īsti Latvijā notiek, un lai cilvēki varētu iesaisties vairāk šajā visā. Es tāds neatkarīgais mēdījis esmu. Andris Iekurs, gaismas tīmeklis. Un man tas liekas sirsnīgi. Man tā patīk darīt. Lūk, tā ka tas ir tas, kā es to visu redzu. Palasīsim komentārus. Tātad Kaspars Lasaks saka sveicienus. Margots Freibergs saka, ka es esmu super. Paldies tev, ļoti sirsnīgi. Tā, es uztaisīšu, lai arī jūs redzat tos komentārus. Tāks. Citādāk. Tā būs smukāk. Tā, es ieslēgšu šeit pārlūku. Un te ir mans pārlūks. Nē, pārāk liels, šis maziņš labāks. Tā, kur ir Andris? Kur ir Andris? Tā, Andra lives. Arī cik skaisti izstās. Reku komentāri. Tā, man kāda zvana. Jakob Kruz man zvana. Es šobrīd Jakobam Kruzam neatbildēšu. Tāks, atveram maņā šito. Allo notifications, burvīgi. Tā, kā te varēja? Kā lai pauzes taisa? Nē, pauzes nevar taisīt, bet nekas. Tāks, sirsnīgi vienmēr galvenais trumpis, burvīgi. Tā, kāpēc viņš ir skaļš? Es negribu, lai viņš ir skaļš. Šitā var izdarīt vēl. Burvīgi. Tātad, jā, es tiku pie Margota Freiberga, kurš saka, to ir super, kas ir skaisti un sirsnīgi. Tā, izdaram šitā. Vai sākās bezgalību, vai cik jocīgi. Nekas. Tā, Aiguts Malcīts, jā, man patīk, kā Aiga Mangula, viņa, ļoti, tā kā, kur skatos pēdējos protestus, vai kur esmu, skatos, Aiga tur. Tā kā, tā ļoti tā kā sociāla, man liekas, tāda atbildīga pieeja, kad, ja tev liekas kaut kas nav pareizi, tu nevis vienkārši sēdi Facebookā un dusmojies, bet, tā kā pa īstam eju un, kaut ko tur iesāc ar to visu arī. Tā, pagaiši, izdarīsim šitā. Tikko nāc prātā. Tā, Linduts ar mums, Linda Liepiņa, jā, pastījos man arī liekas sirsnīgi, ka Linda Liepiņa bija atnākusi un ka viņa nav par šito ārkārtas situāciju.
Tā, tālāk ir Cipras, kas saka skaists dziesmiņu un dziesminieks. Jā, Dainis ļoti sirsnīgi dzied. Aiga Mangula, tā pati, kuru mēs tikko aprunājām. Viņa arī Facebookā raksta, jo diemžēl izrādās, viņa nevar skaitīt tiešraides, kas ir žēl. Pamēģināt citu pārlūku, pasties, kas par lietu. Tā kā nesot dzirdējis par situāciju, kur Facebook tieši būtu noblicies cilvēkiem iespējas skaitīt tiešraides, bet varbūt šoreiz tā ir, kas lai zina. Vēl no telefona var skatīties. Tā, Gunita Amaliņa raksta, ja nav telefona apps neredz, bet datorā var redzēt tiešraides. Tas ir stāsts par šo tēmu. Tā. It kā, ka Gunita rakstā, Aigai, jā, ka no dators varētu strādāt, no telefona nē. Tā, Ineta raksta, ka tas fars viss ne jau dēļ Covida, bet dēļ naudas skumji. Nu, es domāju, ka tas nav tikai dēļ naudas, tas ir dziļāk. Tas ir dēļ kontrolas un plāniem, ko ar cilvēkiem grib izdarīt. Bet tas tikai no mūsu atkarīgs. Cik tālu mēs vienkārši tam spēlēsim līdzi, un cik tālu mēs pateiksim, mums pietika. Mēs tagad dzīvosim kā cilvēki. Tā, pagā. Kaut kā nevar redzēt tos visus komentārus. Šitā būs labāk. Tā. Nu, lūk, tā. Kas mums vēl te ir? Man iemet uz kaut kādu video. Agnes Bertama. Pastīsimies, kas pa video. False information video. Burvīgi. Pastīsimies, kāpēc tas ir false information. Tāpēc, ka es pat nesaprotu, kas tā valoda. Kaut kas par testiem, kaut kas par dīvains. Pastamies pašu video. Kaut kas krieviski izskatās. Nu jā. Kuriem interesē, tie var pastīties. Links šeit būs. Tā, kas mums vēl ir? Kaspars Lasis, sirsnīgi vienmēr galvenais trumpis. Es Kasparam piekrītu, jā. Un tas ir ļoti pareizi un sirsnīgi, ka mēs ar tādu pieeju ejam. Un tas gan liedē cilvēks, gan arī spēj tā atrast tos risinājumus, kas varbūt tāpat neatrastos. Tā, Andris Strauts, paldies, draugs, par to, ko dari. Tas laikam domās man. Paldies. Es atbalstu visus, kas dara kaut ko skaistu. Man ar tādu uzskatu, ka kā kaut kas Latvijā notiek, ja Rīgā, precīzāk esmu no Rīgas, tā kā ja man ir iespēja, es aiziešu kameru, uzfilmēšu, es nointervēšu cilvēkus, lai tā kā tas varētu būt, lai citi varētu uzzināt, kas tur notiek. Tā, Agita Gelben uzrakstā pareizi pieeja, pretoties, bet bez naida. Nu jā, man patīk, ka Gandhi pieeja, ka viņš saucās peaceful non-compliance, tā kā neagresīvā nesadarbošanās. Ka tur pat nav obligāti vajadzīga pretošanās, bet pietiek ar to, ka tu vienkārši nespēlē līdz tam. Viņi izdomā kaut kādu dīvās noteikumus, tu dari pa savam. Tā kā es masku vēl neesmu valkājis nereizi. Tā. Aiga Mailita raksta. Ja vien grib, visi izdodās. Cik reizi netika mēģinājis to pašu apps ar citiem palīgiem, jo laika atpakaļ atmet domu. Bet tagad sanāca, esmu ar jums. Cik skaisti. Aigai sanāca tikt pie laiva. Par to priecājamies. Tā, Ilona Škapar raksta, tu esi ļoti jauks, sirsnīgs. Paldies, Ilona. Tā, kas par raksta, ka tur ārsts stāstīja par Covidu testu, kurā ielēja limonādi, kurā bija Covid pozitīvs. Jā. Jā. Tie ir mūsu testi, jā. Es domāju, tas būs tā būs labākā komēdija, kad par to varēs nopietni runāt bez cenzēšanas, tad par to varēs ilgi smieties visu, kas te mūsu valstī notika un cik nopietni to visu uztvēra. Tā. Es izdomāju, es te varu izdarīt tādu, ka es nogriežu to daļu, tā ka paliek tikai Andris. Un tā kā nepaliek tas, kā viņi sauca, tas video. Tā, lai pamēģināsim, kā sanāks. Left paņemsim no 100, paņemsim no 300, 320, tā 350. Nē. Tagad būs vieglāk saprast un nedublēsies informācija. Tā, noņemsim šito te. Lūk. Tagad ceru, ka var salasīt, saprast, ko es šeit skatos. Tāks,
Tālāk mums ir nākšais komentārs, ka no Aigas, bet tagad vienalga nevar vienlaicīgi skatīt un sekot komentāriem. Ir kādam idejas, ko darīt. Kādreiz tā nebija. Nu, es nezinu. Nezinu, jāapskatās, pamēģināt pārlūku. Pasties, kāpēc viņš to nerāda. Vai erors metās, vai kas. Vēl variants skaities datorā, bet komentārs lasīt telefonā. Jābūt radošam. Tā, Gandhi metoda bija nevardarbīgā pretošanās. Nu, angliski tas saucās non-compliance, kas nozīmē tā kā nesadarbošanās, nespēšanās līdzi. Latvieši tas vairāk tā kā tūkos pretošanās, jo, nu, cik zinu, nav tāda vārda, kas tik labi atspogļo to kā non-compliance. Protams, viņš to Indijā darīja, viņam tur nebija angļu vārda, bet, nu, tā kā, cik es esmu tos tūkojums lasījis, angļu izklausījās viss precīzākais tam, kas tur atbilda. Tā, Margots Freibergs raksta, ka tauta laiks celties un sadoties rokās. Cik ilgi mūs čakarēs? Cik skaisti. Tā, tālāk, Kaspars Lasis raksta, ka tajā video. Un viss. Komentārs ir rakstīts, ir vienkārši tajā video. Es nesaprotu šo komentāru. Viņš atbild Kasparam. Tāpēc tur kaut kāds konteksts jāsaprot. Labi. Armands saka, es arī Maskvu vēl neesmu uzlicis burvīgi. Mēs atbalstam cilvēkus tādus. Zigmārs raksta, nav jau tie velni tik melni, cik viņas melnus mālē, kā tautas dainās saka, pienā baltus nomazgāsim. Nu, jā, nu, tā kā mūsu mērķis jau nav cīnīties, mūsu mērķis nav meklēt vainīgos un viņus gāzt, mūsu mērķis ir vienkārši atrast problēmu un vienkārši tur risinājumu. Un tā kā, nu, bez nekādas vardarbīgas, bez nekādas dusmām, aizvainojuma, bez nekā tā, nu, mums vienkārši vajag, nu, tīri izvērtēt situāciju, ok, labi, ja mums saima nedara, ok, mēs tur taisam saimas atlaišanu, ja mums valdība nedara, mēs mainam valdību, tā kā mēs to visu varam darīt, bet galvenais, lai tas nav par tāds, tagad karš, tagad viņi saņems pēc nopelniem, nu tā kā es nedomāju, ka tas ir tas, uz ko mums jāiet. Mums jāiet tādu rīktīgi, tādu sirsnīgu, tādu produktīvu, tādu lietu un jāfokusējas uz tiem risinājumiem, ko mēs varam iesākt, jo ir risinājumi daudz, galvenais ir vienkārši cilvēkiem darboties. Tā, skatāmies tālāk. Salvīds Plotnieks raksta, kā būs ar ārkārtas situāciju, vai tagad policijai būs lielāka teikšana. Nu, protams, kā ārkārtas situācijā viņi var pieņemt vairāk ierobežojumus, tos, ko viņi nevarēja iepriekš, jo teiksim, mums ir tiesības, vai ne? Tāpēc ārkārtas situācijā, nu, dabīgi, ka viņi pamatosies, ka tā kā ārkārtas situācija, mēs varam ierobežot jūs vēl vairāk, un nu, tāpēc jau tā ārkārtas situācija viņiem nepieciešama, lai viņiem būtu lielāka vara. Nu, tāpēc dabīgi viņi kaut ko mēģinās. Un mums savukārt jāspēlē šo visu spēli arī līdzi, bet nu, tā kā no citas puses tā, lai mēs paliekam par cilvēkiem, mēs paliekam par radošām būtnēm, mēs dzīvojam nevis bailēs un kaut kādās tur dusmās, vai ne? Mēs vienkārši radoši, sirsnīgi draudzējamies kopā. Tagad būs vairāk cilvēkiem iepazīties, tā kā iespēja internetā, online, tā kā komunicēt, tā kā internets vairāk tur arī pāriet, kas, nu, daudzajā ziņā ir pozitīvi un to visu vajag izmantot. Tā. Agnese Bertam raksta, no nākamās nedēļas būs Pirādziņas ielas jātirgo. Nu, tā nu sanāk. Šobrīd jau ir tā, ka no pirmdienas, kafejnīcās tu vairs nevarēs ietaist, tev varēs tikai ņemt līdzi. Bet es lasīju baigi foršo Facebook komentāru, ka tur rakstīs tā, ka ir aizliegtas ēdināšanas, tā kā ēst ēdināšanas vietās, izņemot gadījumus, ja tas notiek darba vietā. Un es domāju, baigi interesanti. Jo sanāk tā, ka katrā ēdināšanas vietā kādam tā ir darba vieta, vai ne? Tāpēc, ja mēs tā skatām, tad reāli nekas nav aizliegts. Nu tā. Tāks. Tā. Nu, ot, skatāmies tālāk. Līga Pētera meita raksta, ka šodien veiklā rindā stāvot satik divus mūsējus, arī bez maskām, sajūtos labi, vispār Maskvu pat nevelk vispār. Cik skaisti. Un Zigmārs Romanovskis atbild man arī uz komentāru, kas ir Armandai. Es vairs neatros, ko Armanda šajā brīdī rakstīja. Bet labi. No pirmdienas bērēs sauksim par mītiņiem. Pie kapsās, lai vairāk tādu var pavadīt aizgājušo. Ak, Dievs, tu vari izmanties tā kā 10 cilvēki, esot maksimālais cilvēks, cik var piedalīties bērēs. 10 cilvēki. Un tas ir ieskaitot mācītāju, racējus, vēl kaut kādas pavadītājas, ne? Ai, jā, kaut ko tādu izdomāt, pēc tam ārā.
Labi. Tālāk raksta Arnis Amerika. Masku nekad neesmu vilcis, distances neievēroju, kaitīgos sanitizers nelietoju un karantīnās nesēžu un patreiz dzīvoju Anglijā. Burīgi. Man patīk cilvēki, kuri var palikt cilvēku un tā kā, ja tu neuzskati, ka tev tas jādara, tu to var nedarīt. Zin kā, kad es atnāku no veikala, es nomazgāju rokas. Un es nomazgāju rokas nevis tāpēc, ka man bail no vīrusa, bet tāpēc, ka es negribu apēst visus tos ķīmijas un visus tos dezinfekcijas līdzekļus, kas tur bija uz groziņiem un uz rokaturēm, visur, kur vien tā var būt. Es esmu par dabīgu dzīvesveidu cilvēkiem. Un, dabīgi, tas Covid tik daudz pārspīlēt, cik viena lieta var pārspīlēt. Man patīk, ka bija tāda karikatūra, kur satiekas gripa un Covids, un gripa saka, bet kas notiek? Tā kā no manis taču cilvēki mirst vairāk. Covids atbild, jā, bet man labāks mārketings. Diana Laksdiņa raksta, ka tevi iemetīs sutkas raudāsi. Paskatīsimies, vai es tiešām sutkas raudāšu, vai tiešām man iemetīs. Saproti, tā kā mans mērķis nav teiksim tā, biedēt cilvēks. Mans mērķis nav izplatīt, vēl informāciju, kā daudz saka, vai ne? Mans mērķis ir vienkārši, lai cilvēkiem ir pieejams alternatīvais viedoklis par situāciju, kas norit šeit, un lai katrs var pats izvērtēt. Tā kā es pat negribu, lai man tic kāds. Man ir svarīgi, ka cilvēkiem šī informācija ir pieejama. Un šobrīd, tas ir ļoti agresīvi un nepieņemami, ka vienkārši tā informācija tiek cenzēta. Un tā kā to saka zinātnieki, to, ko es saku, vai ne? To saka zinātnieki, to saka oficiālās amatpersonas. Un vienkārši, Diana, pasties to informāciju pārbaudi, paskaties, tā kā, es tiešām nespildu šo agresiju, šī dusmas, jo, mans mērķis ir tikai, lai cilvēkiem būtu labāk, lai mūsu valstī būtu labāk, lai mēs mazāk sviestu nodarītu šitā Covid dēļ, nekā mēs jau esam šobrīd nodarījuši, ne? Un ārkārt situācija vēl viens ārprāts, uz kuru valdība šobrīd iet, bet tas nav jādara. Tā kā tas nav jādara, mums nav jāiznīcina tik daudz uzņēmumu, biznesa un viss tas pārējais, ne? Tā kā mūsu mērķis ir rūpes. Un primāri, protams, ka es neuzskatu, ka Covids nav īsts, Covids ir īsts, un dabīgi, ka ir cilvēku grupas, kas no viņiem ir tā kā apdraudēts. Un par šiem cilvēkiem būtu īpaši jāprūpējas. Tas ir 70, 80 gadi, kaut kur 60 arī var būt, ne? Un ka šiem cilvēkiem tiešām, viņiem, kamēr tā situācija ir neskaidra vēl pagaidām, tur ir tik daudz pretrunīgas lietas, labi, lai viņi pasēž mājās. Tā kā mums no tiem 4 miljardiem, cik tur tika paņemts, burīgi, lai šiem cilvēkiem tiktu apmaksāts papildus pabalsts, lai viņi tā kā, var to visu tik galā, un pa to laiku mēs visi varam izslimot to Covidu, un viss, mierīgi, Jo, ja Covids tiešām būtu tik inficējošs un tik nāvējošs, mēs jau visi, tad pusi Latvijas būtu slimnīcām. Un, tas vienkārši nav tas skaidrs, ka nav tā realitātes, visi politiskie mērķi apakšā. Juris raksta, vai būs Covid-21 un vai tas būs patiešām bīstams. Ko nozīmē patiešām bīstams? Covid-19 ir ļoti bīstams mūsu politikai, mūsu ekonomikai un mūsu brīvībai. Covid-21, ja viņš būs, domāju, ka viņš būs vēl bīstamāks. Mārtiņš raksta, bet vai redzējāt preses konferenci ar Lembergu, kur Lembergs runā par diplomātiskajām pasēm? Es domāju, ka šis ir liels fulfils, ja tas būtu tik nopietnas, aizliegtu visu valsts 2 nedēļām to saucamo karantīnas laiku. Redzējis neesmu, bet diplomātiskās pasas izrādās pasargāt cilvēks no Covid, viņam nekāda pašizolācija nav jāievēro. Vai gudrais vīrusiņš. Bet, ja godīgi no pirmdienas paliekam bez ienākumiem, tiksim galā, kur tā liksies. Tur tā nākšā lieta, kad tā kā cilvēki vēl vairāk tiek spiest pamosties, vai ne? Tik daudz cilvēku paliks bez darba, vai būs uz laukiem jāpārvācās, lai paši tur audzētu savu pārtiku, vai kaut kā interesanti būs jāsadarbojas, vai jāatrod kā online strādāt, vai bet kas obligāti būs jādara, būs jātaisa šīs tās mūsu nākšanas kopā un vienkārši jārisina šo problēmu. Jo mēs redzam, ka valdība vienkārši netiek galā. Vai ne speciāli, vai ne tāpēc, ka viņi tur vienkārši vispār nesaprot, ko dara. Es esmu pārliecināts, ka speciāli, bet viņi vienkārši netiek galā un situācija paliek tikai trakāk. Tā kā viņas pēc stūra sastāt mēs nevaram. Tāks. Kaspars Lass saka, ka
Kā jūs to zināt, kad tur bijāt, tur raudājāt? Jā, tas ir Dianai. Zin kā, bet, tā kā es saprotu, tā kā daudziem ir pret mani agresīva attieksme. Un, daudz ar mēdīju par to parūpējušies. Protams, daudziem vienkārši tracina tas, kā es runāju, ko es saku, un viņiem liekas nepareizi, un viņiem liekas, ka es esmu sausies Krievu mēdījus, un es tagad vienkārši to pašu pārpublicēju, lai dabūtu kaut kāds reitingus. Tā kā es to varu saprast, vai ne? Bet tā kā mans mērķis ir, lai ja ir dusmas, ir viss kārtībā, bet tad no sākuma tā kā atrod šo smuko pamatojumu, paņem argumentus, uzraksti šeit komentāra argumentus, ko tieši es daru nepareizi vai kā es tieši meloju, lai var notikt šī diskusija, vai ne? Un, jo tad uzrakstīt, es varētu par to parunāt, vai ne? Un tāpēc tas man pilnīgi nav tā problēma, bet, man ir aicinājums cilvēkiem, kuriem es nepatīku, kuriem pret mani dusmas, lai viņi konstruktīvāk pie tā visu pieiet, jo tad arī viss tā komunikācija būs efektīvāka. Tāks, Zigmārks raksta, ka 100. pants no Satversmes ikvienam tiesības vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskats, cenzūra ir aizliegta. Burvīgi, tieši tā. Kaut kā mūsu mēdī to aizmirst šogad. Andri, ja es būtu Latvijā, es būtu ar visiem kopā pret šo masveidu melu ārprātu. Burvīgi, paldies savu atbalstu, bet šitas masveidu mela aparāts ir, cik es skatos, gan arī katrā valstī. Tāpēc tad arī tur var darboties, kas ir forši. Kad notiek pikets, jāiet, jāatbalsta savējie. Tāks, kas tālāk? Diana Lakstiņa, kaut kas aizlidoja atkal. Diana Lakstiņa piekrīt, bet balužos tā meitene nogalināja savus bērnus, tu aizstāvēji. Es joprojām aizstāvu Gintu Vojcišu, un kā tu zini, kā tā meitene nogalināja savus bērnus? Tas man ļoti interesants jautājums. Jo, ja tu tiešām to zini, tad man vajag tevi satikties, lai tu izstāst visu. Bet man ir aizdoms, ka tu to nezini. Ka tu vienkārši kaut ko esi dzirdējis, kaut kāda iespēja tev radušies, un tāpēc tā uzskati. Bet, ja tu tiešām zini, un tevi pierādījumi par to, burvīgi sūti man informāciju, un ja tā tiešām būs, tad es arī to nopublicēšu, un tad arī mēs varēsim visi redzēt, kā tur bija patiesībā. Bet, ja tā ir vienkārši tava teorija, tad es domāju, tas ir diezgan nesmuki no tavas puses tā tik smagā lietā apsūdzēt mammu. Un es viņu aizstāvu, es pamatoju ar argumentiem visas tās lietas, kāpēc es uzskatu, ka viņa nav vainīga. Un, ja tev man argumenti neliekas derīgi, tad pastāsti, kas tur nav pareizi. Tā, Gunita Bērziņa raksta jūs izpratnē, kas ir visas riska grupas, izņemot pensionārus. Manā izpratnē riska grupas ir cilvēki, kas ir pensionāri, tas ir viens, un otrs cilvēki ar riktīgu slimībām. Tas var būt hroniskas slimības, no kā viņi tā kā, ārstējas, teiksim, kā tur bija Itālijā, kur bija vislielākais uzliesmājums, vai ne? Tika noskaidrots, ka 99% jau tā kā no Covid nomirušiem jau tā kā ārstējās slimnīcā no 1, 2 vai 3 kaitēm, kas viņiem jau bija. Un tāpēc saku, tā ir tā grupa, par kuriem vairāk būtu jārūpējas. Tā kā, mums šobrīd ir šīs riska grupas. Bet, protams, viens jautājums, vai viņas nomira tie cilvēki nomira kamēr viņiem bija Covid, un tas ir baigi izreklamēts, vai Covid tiešām arī spēlē lomu, lai to situāciju pasliktinātu. Tā kā šobrīd šāda informācija netiek apkopota. Viss vienkārši tika samets vienā lielā čupā. Ja cilvēki notriec auto, Anglijā gadījums, es arī esmu to nopublicējis, ka cilvēks saslimst Covid, viņam pozitīvs Covid tests, tad viņam Covid tests bija negatīvs, tad viņam paiet 3 mēneši, tad viņi nobrauc autobusu, un tas tika atzīmēts kā Covid-19 nāve. Tāpēc, tādā ziņā no skaitļiem, protams, liels tur jēgas nav. Var tikai baidīt ar tiem cilvēkus, bet, ja tu kāds gribētu atbildēt uz jautājumu, riska grupa, tad, ja mēs ticam šai informācijai, ka Covid tiešām pasliktina šo situāciju, tad riska grupa ir cilvēki, kas ir slimnīcā ārstējis no šādām slimībām. Tad interesanti būtu uzzināt no pēdējiem saslimušiem, cik ir tie, kas maskojās un cik bez maskām staigājušie. Kaut kur tā statistika bija minēta, un ka, lielākā daļa tomēr maskojās. Bet, tā kā tas tā jau tā kā, maska
maska jau netiek valkāta tāpēc, lai cilvēku pasargātu. Tā kā pat SPKC, Pasaules veselības organizācija, viņi saka, maskas tevi nepasargās. Vienīgi, ja tu esi inficēts un pats to nezini, tad it kā tu ir mazāk iespējamīgi, ka tu izplatīsi šo infekciju tālāk. Bet cik es esmu šos pētījumus skatījies, ka nav šī iespēja, tas, ka tu ka mazāk iespēja izplatīt, tas nav. Tur bija pētījums uz gripu, un tikpat līdzīgs skaits, cik cilvēki izplatīja gripu tālāk ar maskām un bez, bija arī abos gadījumos. Bet, protams, nākamais jautājums ir, vai cilvēks bez simptomiem vispār var izplatīt šo vīrusu tālāk. Tur būs vērtīgi jums paklausties Jāņa Pļaviņa video, kur viņš zvana SPKC un par šīm lietām runā. Un kaut arī paklausties Pasaules veselības organizācijas video, kurā sieviete vienkārši skaidri pateica, ka gadījumi, kad cilvēks bez simptomiem izplatītu vīrusu tālāk, ir ļoti, ļoti reti. Tas tā kā dabīgi, ja tu ies Rimī, tad skaidrņiem ik pēc 5 minūtēm stāstīs, ka maskas ir jāvalkā, lai rūpētos par drošību. Bet dabīgi, ka ja tu valkās masku ar domu, kad tas pasargās tevi, tad būs pilnīgi aplam. Un to tev pateiks. Tur visi pat mūsu mēdī to pateiks. Ne? Bet tā uz bailēm tas strādā, un tā bailēm tas valkās tālāk. Tālāk ir interesanti būtu uzzināt no pēdējiem saslimušiem, cik ir tie, kas izlasīja. COVID-19 esot nevis slimības nosaukums, bet gan pasaules iedzīvotāju iznīcināšanas plānā nosaukums. Jā, diemžēl. Vieglāk ierobežojumi strādāt, ja mēs visi būtu disciplinēti. Ķīnas piemērs. Ko nozīmē disciplinēti? Mēs ieviesam maskas. Cik tur būs mēnesis, kad cilvēkiem jau ir maskas? Vai tie skaitļi iedzlēja, neiedzlēja? Lietuvā jau no vasaras ir maskas. Vai tie skaitļi no tā ir samazinājušies, nav samazinājušies? Tad kāda jēga mums to pašu visu atkārtot? Kur mums pierādījumi, ka masku pieprasīšana šādā publiskā masveidā valkāt, kad tas nāktu par labu? Neesmu joprojām redzējis. Salvēdas Plotnieks saka, pareizi jau saka, pasauli pārvalda psihopāti, bet valsts idioti. Zigmārs Runovskis saka, sociopāti. Tālāk Edgars Gross raksta, vai jūs jau strādājat juridiski, lai ar šiem klauniem var cīnīties un palīdzēt mums apstrīdēt tiesā sodas, ja tādus uzliks? Tas ir sarežģīts jautājums, jo tur tiešām ir ar juristiem jāstrādā. Es pats neesmu jurists, man veidojas tā komanda ar cilvēkiem, kuram katram ir kaut kādas zināšanas, bet es pats vēl to nedaru. Un es ļoti priecātos, ja kāds skatītājs, kas šo visu skatās, viņš saka, Čaklau, es esmu jurists, es zinu, kā to visu izdarīt, davai ņemam darbojamies, es to ļoti atbalstītu, es nosēdinātu blakus man šeit un teikt, davai izdomājam risinājumu, kā to visu īstenot. Tā kā man vajag to iniciatīvu no kāda, kurš vairāk par to saprot, jo es neesmu jurists. Staņislavs Bernāns raksta, ka COVID-19 kaut kādā veidā jādabū ministru kabineta ēkā. Šito es pat līdz beigām nelasīšu, jo es neko no tā neatbalstu. Martins saka, ka mani tik ļoti fascinē, ka internets tā dzēš visus video, kas saistās ar COVID-19. Tiešām liekas, ka valdība muļķo mūs, esmu pat Anglijā, un tur arī norisinās jau pigeti. Tik jāmēģina mūsiem vairāk atvērt acis Latvijā. Man darba kolēģiem bija tests pozitīvs, bet viņš teica, ka neko daudz neatšķiras no bronhīta. Tur tā lieta. Ka cik šī visa pieredze rāda, ka tas vīrus ne tuvu nav tik bīstams, kā viņu mālē. Daudz raksta valkās maskas veikalā, lai šos nesoda, bet līdz šai baldienai nevienu nevar sodīt. Tas ir tas lielākais ārprāts, ka no 20. novembra varēs sākt sodīt. Bet tāpat viņi min, ka būs vai nu brīdinājums, vai nu sods līdz 50 eiro. Un tāpēc, ka šo sodu nevar piemērot ne tur pārdevējs, ne tur kaut kāds veikala apsargs. To var piemērot tikai pašvaldības vai valsts policija. Tāpēc, ka joprojām neviena sodīt par to nevar. Es nesapratu cilvēks, kuri tiešām iet. Un, skaidrs, ka viņi iet, vai tāpēc, ka baidās un nesaprot, kā strādā likumi, vai arī viņi vienkārši negrib konfliktu, vai viņi tiešām baidās no vīrusa.
Bet, nu jā, man liekas, skumji. Bet, nu, labi, tā kā, man liekas, pozitīva ziņa tajā visā tāda, ka, nu, es sagāju pa veikalu, un tur gandrīz visiem maskas, tur pāris cilvēkiem no visiem nav maskas, vai ne? Nu, es ar masku, protams, esmu bez maskas, protams. Bet, jā, nu, un tad es domāju, nu, tā kā, ok, tam mums būs šis mēnesis, tā kā tiešā eksperimenta, un mēs redzēsim, vai tas bija tā vērts, vai tas nebija tā vērts. Un, ja skaitļi nebūs būtiski nokritušies, nu, tas nozīmē, ka masku prasība jāatceļ. Nevis kaut kāda ārkārtas situācija jāizdomā. Tā vietā mums vienkārši jāsāk pētīt, no kurienes rodas šie skaitļi. Nevis vai tagad psihi darīsim visu, lai šie skaitļi būtu mazāki. Tā, Kaspars Lasis raksta, ka daudzi raksta velkās maskas. Jā, tas ir Ilzija. Kaut kas lēkā tiem komentāriem visu laiku. Tā, Gunita Bērziņa raksta, un riska grupā cilvēki nestrādā, nemācās, viņiem nevajag socializēties. Nesapratu, Gunita, te ir jāsaprot tā lieta, ka ir izvēle. Vai nu tu tā kā saslimst riska grupā esoši cilvēki, un mēs izolējam viņus, vai arī pilnīgi visus veselos, vai ne? Un izolējot pilnīgi visus veselos, mēs sabrucinām ekonomiku, un mēs sabrucinām un mēs tā kā, sabrucinām attiecības ar cilvēkiem, mēs aizņemamies jaunu naudu, vai ne? Lai to varētu īstenot, cik mēs tā kā, no sākuma bija tā kā, kad tos testus palaida augšā, vai ne? Tik minēts, ka testi maksās 80 eiro. Lai iztaisītu Covid testu, jāmaksā 80 eiro. Tagad nesen skatījos, viņi taisa 5000 testu dienā. Un dabīgi, tā paša izmaksas testiem nevar būt 80 eiro, viņi kaut cik būs mazāk, vai ne? Bet tāpat tās summas vienkārši, cik aiziet vienkārši testiem, tas vienkārši ārprātīgs skaidrs. Un, to naudu varēja daudz labāk iztērēt, kaut vai cilvēkiem, kuri ir šajā, tā kā, riska grupā, un dabīgi, ja tu esi riska grupā, tad vai nu tu vienkārši dzīvo tālāk, ja tu neuzskati, ka Covid ir traka lieta, vai tu vienkārši dzīvo tālāk, dari, ko tu gribi, vai arī tu vienkārši izmanto valsts doto atbalstu, lai sevi tā kā izolētos kādu laiku, kamēr visu to izslimā, vai ne? Nu tā. Tāks. Kaut kas aizlidoja. Interesanti, ka masku valkātāji ir agresīvi, nezinu, no ogliskās gāzes pārdozes vai kompleksa, ka gribētu uzdrošināt, bet nevar saņemties. Jā, Aiga, man arī liekas interesanti, ka man liekas, ka daudziem tā, ka, ja jau man jāsamierinās, un ja es velku masku, ko no sevis iedomājies, ka tu nevelks masku, vai ne, kaut kas tāds. Bet, ne viss tāda ir. Ir daudz cilvēku, kuri priecājas, ka citi nevelk masku, tā kā mēs bijām tajā piketā pie brīvas pieminekļa, vai brīvas pieminekļa, mēs bijām pie ministra kabineta. Es pieņēmu šits pikets, bet iepriekšējais, kurā bija pikets pret maskām. Un, tur pie mums pienāk sieviete, un viņa stāsta, ka viņa atbrauc šeit no citas pilsētas ar autobusu. Un, autobusā vadītājs saka, nelaidiš iekšā, kamēr neuzliks masku. Viņi saka, labi, jūs parakstījāt dokumentu, kurā jūs uzņematies personīgi atbildību par to, ka, ja man būs kāds veselības riski, vai ne, tad jūs par to atbildēsiet. Viņš tā, labi, davai, ej iekšā vienkārši, vai ne? Un tā viņa iegāja iekšā bez maskas. Un viņa apsēdās, un autobusā visiem pārējiem maskas. Un kā viņa apsēdās bez maskas, visi pārējie arī vienkārši novilka savas maskas, lai man liekas, tas ir skaisti simboliski tā. Kad cilvēki negrib tā darīt, viņiem neliekas tas loģiski, ne? Bet tur vajag tos, kuri parāda priekšā, ka nav visiem jāsaka, ko pasaka mūsu valdība. Tā, skatāmies tālāk. Evija Marija Ezriņa raksta bīstami reprorot cilvēku nevīrus. Burvīgi. Mārtiņš Kilevs raksta, ka izskatās ar maskām ir vēl vairāk inficētu nekā iepriekš. Tur tā lieta. Un tas ir loģiski, kāpēc tā ir. Tāpēc masku prasība obligātā valkāšana šodien būtu jāpārtrauc vienkārši. Tā Gunita Bērziņa raksta, pasakiet to mātai, kuras bērniem vēzis riska grupa. Ko? Ok. Labi. Gunita, tev tik dīvaini uztver. Es pat nezinu, ko tev atbildēt, ja godīgi. Tad primāri mums jāparūpējas, lai cilvēkiem aiziet visu objektīvu informāciju. Otrkārt, mums jāparūpējas, lai mūsu valsts finanšu sistēma nesabrok. Un par cilvēkiem, kuriem šī riska grupa, viņiem jāatbalsts, bet es varu daudz ko pateikt mātei, ja tev to vajag. Bet primāri mums jārūpējas par to, lai tā kā,
kur cilvēkiem, kuriem gribas izolēties, viņiem būtu tāda iespēja. Saprāt, tā kā šobrīd nav jau tā, ka cilvēkiem, kur riska grupā, ka viņi tagad var dzīvot apkārt un socializēties. Viņiem taču tāpat ir jāvalk kā maskas, vismaz to prasa ne likums, ministra kabinets pagaidām noteikumi. Un viņiem tāpat, kur tie socializēties? Kafejnīca aiztais ciet, pasākumu notikt nevar. Tur kādu uzaicināt pie sevis, vai ne? Bet tur paliek jautājums, kāpēc visiem veseliem apkārt jānēsāts ir tās maskas, vai ne? Bet labi. Agnese Bertuma raksta, ka Imants Damē, viss vēl ok, slīda cauri bez uzpurņa. Es arī Imants Damē, un man ar tur neko neprasa. Tā kā tas man patīk. Pagadām vismaz es, nevienu no rimīšiem, kuras es bijis maksimās arī, man vienkārši neprasa neko nav. Daži apsaka, pastāst man tādu uzsmīgu sarauktām uzicīm, bet citādāk nekas. Agnes Bertam, jāsap citu. Es tevi tieši redzēju toreiz, ka tu gāji laukā no Imanta Dāmas. Tā. Tālāk Armands Vitāls saka, ka trāpīts mērķī Evijai. Tālāk Normans Bordāns raksta, ka masku nēsāšana pat veicina slimības izplatīšanās. Cik esmu noskatījies, maskas nesā kā pagadās, grābstās ap dažu rokdariem, pēc tam grābstās gan masku, pilnīgs fuj, es masku nenēsāju. Nu, jā. Tā kā, ja tu esi redzējis veikalā cilvēku, kurš masku novelk tā, ka viņam deguns var elpot, tas nozīmē, ka viņš ir pieskāries maskai. Ja cilvēks vienreiz pieskāries maskai, maska ir bezjēdzīga un pats jau maska palielina iespējamību inficēties. Tāpēc tas ir ārprāts, kas šobrīd notiek. Bet labi, lasim tālāk. Tā, Evija Marija Ezriņa raksta, tas viss vispārīgi domās ne par riska grupām. Labi. Ingrid Adamsona raksta, ka Grieķija jau esot dienā 2000 inficēto, kaut pa šiem mēnešiem nāc dzirdējis, ka kaut viens paziņa būtu saslims. Nu, tur tā lieta. Un reāli, ok, inficētais. Nu labi, tev tests parāda pozitīvu. Tā kā, es domāju, ka tie, kas saka līdz zinās par tiem cikliem, ka jo vairāk tu tā kā pavairo to paraugu, vai ne, jo lielāka iespējamība, ka tu atradīs pozitīvu testu, līdz ar to, ja tev testu ļoti svarīgi uzzināt šos ciklus, cik reizes pavairots ir šos ciklus, cik tas tiek pavairots, to vienkārši nestāst šobrīd, pat nevar dabūt certifikāciju par Covid testiem, tas vienkārši ārprāts, kas mums tagad notiek, bet, jā, tāpēc, ja tev pasaka 2000 inficēto, tas nenozīmē, ka kaut vienam cilvēkam no tā ir sliktāk, ja vien neņem vērā to, ka viņš ir spiests izolēties. Par pārējiem būtu jānoskaidro. Tālāk. Kaspars Lass raksta, ka statistika pirms maskas uzspiešanas bija 3 reizes mazāka nekā šobrīd, ka 3 nedēļas valkā. Protams, staigājot ar netirām luptām un Ķīnas nederīgajām maskām. Nu jā, kā jau jūs zinat, certifikācija Ķīnas maskām atcēla, un tāpat arī mums ir Ķīnas lētais gals, kurš maksā tur laikam pāris centus, kaut arī mēs viņus te veiklā var nopirkt cik tur 80 centiem laikam. Nu jā. Tā, Edmunds Gross, paldies tev to, ko dari. Varbūt kādam no šādām sarunām kaut kas aizķersies. Un te ir tā lieta, ka it kā es viens pats taisu laivu un vienkārši ar jums runāju, bet tie pašā laikā jūs tas muku varat izteikties, ne? Un es varu nolasīt, ko es saku. Un reāli tā kā tas jūsu viedoklis arī tā kā izskan plašākai auditorijai, par ko man liekas, baigi labi. Un mums vairāk jātais tādas rītīgas sapulces. Man, teiksim, šeit darbā, kuras, man tie birojas, mums ir tāda skaista konferenču zāle, kur vienkārši var sanākt 10 cilvēki, uzlikt vienkārši kameru, uzlikt mikrofonu vidū un vienkārši var apspriest šīs galvenās tēmas un tādā smukā debušu veidā vienkārši, tā kā izrunāt lietas, celt šīs tēmas augšā. Un, protams, jāaicina epidemiologi, jāaicina speciālisti, varbūt cilvēki, kas politisko situāciju pārzina, var vairāk par to pastāstīt, vai ne, lai šī informācija nāktu gaismā, jo šobrīd nekas no tā kā nenonāk ne mēdījos, nekur vienkārši, visi mēdīji ir cilvēku liela programmēšanas sistēma. Nu tā, skatāmies tālāk. Jānis Grīvstāns raksta, ka valdības skaidri parāda, ka viss ir iekšvaras un naudas, jo masku vilkšana un no ēstuviem ņemt pārtiku līdz ņemšanai, tas viss sārņo dabu, kur tad palika zaļie centieni, aiz viss ir nauda un vara. Skaidrs, ka cilvēku rūpes aiz tā viss nav. Armands Pedaks raksta, ka šodien bija cēsīs, man kalns par cēsīm, maksimā bijām vienīgi bez maskām. Nu vot. Paigi ātri cilvēks to pavilk, kas riktīgi bija pārsteigts, ka cilvēkiem kam tik daudz tiešām sāk vilkt, bet jā.
Diana Lagzdiņa raksta, es cigareti ielieku mutē, pēc veikalā esmu slima. Ok, es pat nezinu, ko tev atbildēšu. Es tev neatbildēšu. Tā, skatāmies tālāk. Armands Petaks, Madonā tas pats un vēl savas automašīnas brauc. Es arī redzēju, ka brauc mašīna un cilvēks vienkārši masku ir uzvilcis mašīnā iekšā. Jā. Nu tā kā tā mums notiek. Un es esmu vairāk uz to sirsnību, uz to radošo, uz to komunicēšanu, uz to atvērtību un uz to, ka mēs šīs tēmas visi ceļam augšā. Ne? Un tāpēc, manas gaidiet turpmāk tādas laivas. Es domāju, ka būs tā, ka es šeit sēdēšu, man blakus sēdēs arī uz zila fona. Man ļoti patīk zilais fons, speciāli atradu zila fonu. Saliks smuku gaismu, lai man tāda seja telpiski izskatās. Bet tas ir no filmēšanas mazliet. Es gribu aicināt vienkārši dažādus cilvēkus un intervēt un runāt ar viņiem klātienē, jo tas ir ļoti svarīgi. Tādā tīrā, tiešā veidā vienkārši izrunāt šos aktuālos jautājumus, jo ļoti daudzi veltījuši stundām, dienām, vienkārši nedēļām pētot visus šos jautājumus un var vienkārši smuki pastāstīt kaut kādas apkopotas lietas. Nevis tur, lai ticētu vai neticētu, bet lai cilvēkiem, kuriem tas interesē, viņi paši var pastīties, pārbaudīt, vai tā ir, vai tā nav, un tā paši arī pieņem par to lēmumus. Un tāpat, protams, epidemiologs, zinātnieks, medicīnas darbinieks, ir ļoti svarīgi ar viņiem tiešajā veidā runāt. Un es ceru, ka atradīšu tādus, kuri ir gatavi šeit nākt runāt, ja tu esi medicīnas speciālists vai epidemiologs un te ir ko par šo visu runāt, tu tad zvani man. Saki čau, Andri, vai raksta Facebookā, saki čau, Andri, un man ir kaut kas, ko es gribētu pastāstīt, izrunāsim par to, tā kā es esmu tieši par to. Māris Bērziņš saka, Andri, saki, kad nākamais laivs plānojas. Tad, kurus esmu šobrīd? Es esmu savā birojā, un es šeit programmēju, strādāju pie starptautiskām finanses sistēmām, bet es te esmu iekārtojis savā kabinetā arī filmēšanas studijā ar gaismām, ar fonu, ar mikrofonu, ar kamerām, ar visu. Un tāpēc es plānoju tā, ka es to nevaru darīt pa vakariem, vismaz nepārāk labi, jo vakarā es esmu ģimeni, bet plānoju darīt tā, ka pa pusdienu pārtraukumiem, kaut kur ap 12. Es vienkārši uzaicinu dažādus cilvēkus, un tad arī mēs šeit klātienē runājam, kad būs laivs. Es domāju, ka pirmdien taisīšu nākušu laivu, kurā es vēl viens pats runāšos, par kaut kādām tēmām, bet es drīzumā jau gribu, ka es runāju tiešajā klātienē ar cilvēkiem, kuriem ir ko par to stāstīt. Tā kā paldies par klausīšanos, un man liekas, ļoti skaista un sirsnīga komunikācija mums šeit notika, un tāpat arī turpināsim. Tā kā mans mērķis ir, lai veidojas šī tiešā saikne, šī radošā attieksme un šī informācijas plūsma netiktu aizturēta. Tā, Ingrīda Adamsona rakstīja vēl, ka galvenais, lai cilvēki nezaudētu optimismu. Paldies, Andri, jūs vienmēr pozitīvs. Es vienmēr esmu pozitīvs, jā, ir tāda dziesma. Armands Vitāls saka, ka man neumlīgi skaities, ka viens otrs pat pa ieliet ar masku. Jā. Tā strādā programmēšana, iepazīstamies. Tā kā paldies par klausīšanos, mīļie cilvēki, līdz vēlākam.